Jau 7. gadu Latvijas darba devēja konfederācija kopā ar uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm īsteno Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansētu projektu par darba vidē balstītām mācībām un praksēm uzņēmumos. Viesojamies Rīgas mežos. Tas ir Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums ar 5 mežniecībām. Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku Meža parks. Mēs esam no Rīgas mežiem. Rīgas meži ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, kas nodarbojās ar meža apsaimniekošanu un dārzu parku, kā teikt, uzturēšanu. Apsaimniekojam visus dārzu parkus, ko jūs redzat Rīgā. Es esmu Sanita Bērziņā, Rīgas mežos strādāju par personāla speciālisti. Mēs esam Ilze Pīrāk-Gremze, es esmu daļas dārzu un parka Rīdzenes iecirkņu vadītāji. Pie mums arī praksē ir nākuši studenti darba vidē balstītās mācībās. No Būduru tehnikuma mums nāk arboristi un ainava būvtehniķi, un no Ogres tehnikuma mums nāk meža mašīnu operatori. Ierodoties šeit, viņi saprot, vai viņi šo profesiju vēlās apgūt, vai viņi vēlās turpmāk strādāt šajā profesijā. Iestājoties skolā, viņi zina tikai no kāda stāstītu vai kaut kur lasītu informāciju. Šeit tad viņi pilnā apmērā iegūst zināšanas, ar ko mēs nodarbojamies. Ne tikai mēs, ar ko nodarbojās, teiksim, tie profesijas pārstāvi. Tas ir viens, un otrs, ja, teiksim, students ir izlēmis, ka viņš tiešām grib strādāt arī profesijā, tad bez šaubām šeit viņš iegūst ļoti labu praksi. Uzņēmums saņem finansiālu atbalstu, un šo finansiālo atbalstu mēs izmantojām maksājot audzēkņiem stipendijas un arī maksājot DVB vadītājiem tādas kā piemaksas. Par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem tos parasti iegādājās izglītības iestāde. Līdz ar to tas bonus bija, ka bija iespēja motivēt gan DVB vadītājs, gan praktikantus. Bet sevišķi mežos, tur, kur nāca mežu mašīnu operatori, kad viņi jau tika nodrošināti ar aizsardzības līdzekļiem, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem no skolas puses, kad viņi jau bija ar visu nodrošināti un nāca jau gatavi uzreiz praktizēties. Pāris, kā teikt, audzēkņi, kas pie mums ir nākuši praksē un palikuši strādāt tieši dārzos parkos. Projekta mērķis ir palielināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu, kuri uzņēmumos īsteno darba vidē balstītas mācības un mācību prakses. Rezultātā 85% no projektā iesaistītajiem audzēkņiem, kuri ir ieguvuši kvalifikāciju, ir nodarbināti uzņēmumos Latvijā. Pateicamies uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm par sadarbību.